Sveicināti atpakaļ vēl vienā dzinēja spēka epizodē. Šodien ir Helovīns. Kaut arī viņš bija pirms 2 dienām, joprojām ir Helovīns. Un es gribēju sākumā iepazīstināt ar mūsu sponsoru šodien. Labi, man nav sponsora, joprojām nav sponsora, diemžēl. Turpināsim. Tātad šodien ir savādāka epizode. Es gribēju parādīt dažus Helovīna ķirbjus un hakus un visu kaut ko tādu, mašīnas un tā tālāk. Un šodien es gribēju parunāt par vienu mašīnu, bet to jūs redzēsiet turpinājumā. Tagad es gribētu parunāt par mašīnu, kuru mēs visu laiku gaidījām, vismaz es gaidīju. Tā ir Kia Picanto, ļoti maziņa mašīna. Tātad, pirmkārt, visātrākais, ko viņa var braukt, ir 157 km/h. Un ja tu gribi tādu nopirkt, tad mierīgi nopērc viņu. Viņa maksā 18,990 eiro. Un paskatīsimies video, kā viņi izskatās. Tagad, kad jūs esat redzējuši visus izskattos ķirbjus un visu pārējo par Helovīnu, kā arī Kia Picanto, mēs varam pievērsties pie manas grāmatas 501 mašīnā, kuru obligāti jāizbrauc. Pirmā mašīna, kuru es gribēju jums parādīt, ir Volkswagen Type 2 Camper. Tātad, protams, taisīta Vācijā, arī Brazīlijā un Meksiko. Un pirmo reizi tika uztaisīta 1950. gadā, un ātrākais, ko viņa varēja braukt, bija 97 km/h. Tātad, viņa izskatījās šādi, bet viņa tā izskatījās pirms visi tie hipiji sāka viņu sakrāsot un brauca uz savām paradīzēm un tā tālāk. Tā kā mēs sākām runāt par Volkswagen, es gribēju jums parādīt vēl vienu Volkswagen. To zina pilnīgi visi, es domāju. Labi, ne visi, bet tas ir Volkswagen Beetle. Arī taisīts Vācijā un ražots arī Brazīlijā. Pirmo reizi uztaisīja 1938. gadā, un ātrākais, ko viņa varēja braukt, bija 115 km/h. Tātad, viņa skatījās šādi, bet es lasīju to, kā kādreiz cilvēkiem ļoti nepatika šī mašīna, jo viņiem šķita, ka viņa izskatās ļoti nesmuki, bet kā jūs redzat, tagad viņa ir diezgan populāra. Vēl viena mašīna, ko es jums gribēju parādīt, ir BMW, jo viņa arī tika ražota Vācijā un joprojām tiek ražota Vācijā, man šķiet. Tas ir BMW 507, kas pirmoreiz tika ražots 1956. gadā un tika ražots līdz 1959. gadam. Un viņš brauc diezgan ātri. Tā maksimālais ātrums bija 225 km/h. Un tas šādi viņš izskatās. Ļoti interesanta forma un tā tālāk. Bet, jā, tālāk man īsti nav ko jums rādīt. Priecīgu novembri, pārējo rudeni un tiekamies nākamajā epizodē.